Ukrainas uzvara ir svarīga globālajai stabilitātei. Es apmeklēju Ukrainu jau gandrīz 40 gadus. Krievija bija apņēmusies ievērot tās starptautiskās robežas, taču šī vienošanās tika pārkāpta. Viņus apturēja Ukraiņi pateicoties savai drosmei, uzticībai, savai valstī un tam, ka viņiem nebija ne mazākās vēlmes kļūt par daļu no Krievijas. Domāju, ka amerikāņiem un ASV valdībai ir ārkārtīgi svarīgi redzēt visu, kas tur notiek uz vietas. Tauta, kurai piemīt drosme un mīlestība par savu dzimteni, izrādījās daudz spēcīgāka nekā daudz gaidīja. Ukrainas nācija patiešām cīnās par brīvību. Kongresmenis Stenlijs Hojers pārstāv Merillendas štata 5. vēlēšanas apgabalu un ir viens no pieredzējušākajiem līderiem ASV pārstāvju palātā, kur viņš strādā jau vairāk nekā 42 gadus, iepriekš ieņemot vairākuma līdera un demokrātu partijas koordinātora amatu pārstāvju palātā. Viņš spēlēja nozīmīgu lomu galveno likumu pieņemšanā par fiskālo atbildību, cilvēku ar invaliditāti tiesībām un vēlēšanu sistēmas reformu. Aizstāvot amerikāņu strādājošo intereses, viņš veicināja aptuveni 23,000 darba vietu radīšanu un saglabāšanu Merillendas štatā, nodrošinot atbalstu Godarda kosmisko lidojumu centram NASA un Pataksentas upes jūras aviācijas bāzē. Viņš nodarbojas ar vides aizsardzību, īpaši Česapīkas līcī, un panāca finansējumu transporta infrastruktūrai, policijai un vietējo kopienu drošībai. Starptautiskajā arēnā būdams Helsinku komisijas priekšsēdētājs, kongresmenis Hojers iestājas par cilvēktiesību un demokrātijas aizsardzību visā pasaulē. Viņš apmeklē Ukrainu kopš 1987. gada, jau gandrīz 40 gadus, un joprojām ir tās konsekvents atbalstītājs cīņā pret Krievijas agresiju, iestājoties par ASV palīdzību Ukrainai un sabiedroto attiecību stiprināšanu. Kā Merillendas Universitātes un Georgetownas Universitātes juridiskās fakultātes absolvents, Hojers sāka valsts dienestu Merillendas štata senātā 27 gadu vecumā. Šodien viņš turpina cīnīties par Amerikas drošību un labklājību. Labdien, dārgie draugi! Laipni lūdzam Alatra platformā. Šodien mēs atrodamies Vašingtonā, Kolumbijas apgabalā kopā ar kongresmeni Steniju Hojeru. Liels paldies, ka uzaicinājāt mūs uz savu biroju. Mums ir liels gods ar jums tikties. Paldies! Prieks jūs šeit uzņemt! Mūsu starptautiskajai auditorijai vēlos teikt, ka kongresmenis Stenijs Hojers ir viens no pieredzējušākajiem likumdevējiem ASV pārstāvju palātā. Viņš pārstāv Merillendas štata 5. vēlēšanu apgabalu un ir uzticīgs Ukrainas atbalstītājs. Uz viņa atloka jūs redzat nozīmīti, ko viņš nesā katru dienu kopš kara sākuma. Viņš atbalsta Ukrainu jau kopš 2014. gada. Un, protams, turpina to darīt pēc pilna mēroga iebrukuma 2022. gadā. Kongresmeni, ļaujiet sākt ar pirmo jautājumu. Kas veido jūsu personīgo nostāju un konsekventu atbalstu Ukrainai šajā valstī tik kritiskajā periodā? Es atbalstu jebkuru valsti, kas tiek pakļauta iebrukumam, pārkāpjot starptautiskās tiesības. Vairāku gadu garumā es biju Eiropas drošības un sadarbības komisijas priekšsēdētājs, un šajā amatā es apmeklēju Ukrainu jau 1987. gadā. Tāpēc es uz Ukrainu braucu jau gandrīz 40 gadus. Turklāt es ceru šovasar atkal doties uz Kijivu uz vienu no pasākumiem. Es gribēju to izdarīt agrāk, bet diemžēl tas neizdevās. Es uzskatu, ka pasaulē, brīvajai pasaulē, ir jāstājas pretī Krievijas noziedzīgajam iebrukumam Ukrainā, lai citiem diktatoriem un despotiem nebūtu ilūziju, ka viņi var rīkoties tāpat un no tā gūt labumu. Atklāti sakot, es domāju, ka pašreizējais karš Ukrainā ir rezultāts tam, ka rietumi savulaik nespēja efektīvi un izlēmīgi reaģēt uz Krievijas īstenoto Krimas sagrābšanu 2014. gadā. Krievija pārkāpa vienošanās, kuras tā bija noslēgusi ar Ukrainu. Faktiski to bija 3. Pirmā – līgums, saskaņā ar kuru Ukraina nodeva kodolieročus, kas tai bija pēc Padomju Savienības sabrukuma. Pretī Krievija apņēmās un solīja ievērot tās starptautiski atzītās robežas.
proti visu Ukrainas teritoriju, tostarp austrumu reģionus un Krimu. Taču, kad Krievija atteicās no savām saistībām, pārkāpa solījumus un nelikumīgi sagrāba Krimu, mums vajadzēja rīkoties. Un tā kā tas nenotika, Putins nolēma, ka var virzīties arī uz Ukrainas austrumiem. Protams, viņš rēķinājās uz ļoti ātru uzvaru Kijevā, taču Ukrainas tauta izturēja drosmes un apņēmības pārbaudījumu un noturējās. Krievijas karaspēks bija spiests atkāpties. Tad tie atgriezās Ukrainas austrumos un pretēji saviem apgalvojumiem par lielvaras statusu sastapās ar pretestību no valsts, kas ir mazāka un sākotnēji nebija tik labi bruņota. Ukraiņi viņus apturēja pateicoties savai drosmei, uzticībai savai valstī un tam, ka viņiem nebija ne mazākās vēlmes kļūt par daļu no Krievijas. Tieši Ukrainas tautas drosme un mana uzticība starptautisko tiesību principiem padarīja mani par pārliecinātu Ukrainas atbalstītāju. Patiesībā jau 2014. gadā es kritizēju rietumu nespēju kopumā, ne tikai ASV, bet visu rietumu, pietiekami efektīvi reaģēt. Jā, mēs ieviesām dažas sankcijas. Jā, tika veikti noteikti pasākumi, taču ar to nepietika, lai pārliecinātu Putinu, ka iebrukuma gadījumā, kā viņš to izdarīja pēc vairākiem gadiem, viņš sastapsies ar nopietnu pretestību, un es lepojos ar to, kā mūsu valsts tomēr reaģēja. Es lepojos ar eiropiešiem par viņu reakciju un patiesi lepojos ar ukraiņu tautas drosmi un izturību. Milzīga pateicība par jūsu atbalstu. Paldies par šiem labajiem vārdiem. Ukrainas nācija patiešām cīnās par brīvību. Un paldies jums par visiem šiem atbalsta gadiem, par to, ka jūs esat apmeklējis Ukrainu. Domāju, ka amerikāņiem un ASV valdībai ir ārkārtīgi svarīgi redzēt un saprast visu, kas tur notiek uz vietas. Ļaujiet man pateikt tieši, es par to esmu dziļi pārliecināts. Tas ir svarīgi ne tikai Ukrainai. Tas ir svarīgi, lai skaidri paziņotu. Mēs vēlamies dzīvot pasaulē, kur darbojas likumi, kur tiek ievērotas starptautiskās vienošanās, kur tiek pildītas saistības un solījumi, kas doti apvienoto nāciju organizācijas ietveros. Ukrainas uzvara ir svarīga globālajai stabilitātei un, protams, arī rietumu stabilitātei. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai citas valstis zinātu, ka vismaz NATO, ASV, Kanāda un citas brīvās valstis, piemēram, Austrālija, Japāna un Dienvidkoreja, stingri reaģēs uz starptautisko tiesību pārkāpumiem. Vēlētos vēl uzsvērt, ka tieši jūs vienmēr nodrošinājāt abu partiju vienprātību ārpolitikā. Šajā sakarā jautājums. Cik svarīgi šobrīd ir saglabāt abu partiju vienotību Ukrainas atbalstā? Un kādu vēstījumu tas dod pasaulē, kad mēs demonstrējam šādu saliedētību? Vispirms, pievērsīsimies faktiem. Mēs esam rīkojuši vismaz 12 balsojumus tieši par Ukrainas atbalstu. Katrā no tiem vairāk nekā 300 no 435 pārstāvju palātas locekļiem nobalsoja par. Tādējādi abas partijas vienmēr ir stingri atbalstījušas Ukrainu. Diemžēl, kopš 2024. gada mums tā arī nav izdevies pieņemt papildu likumu, kas skaidri nostiprinātu šo pozīciju un sankcionētu jaunu ieroču un aizsardzības līdzekļu piegādi Ukrainai. Es uzskatu to par kļūdu. Pašlaik izskatīšanā ir 2 galvenie likumprojekti. Viens senātā un viens pārstāvju palātā. Senāta likumprojektu atbalstīja 80 senatori. Tas paredz stingras, pilnībā pamatotas sankcijas pret Krieviju, taču tajā nav pieminēta Ukraina.
Likumprojekts, ko mēs sagatavojām kopā ar Gregu Miksu, ārlietu komitejas vadošo locekli, un ko atbalstīja vēl aptuveni 50 kongresmeņi, tieši un nepārprotami runā par mūsu atbalstu Ukrainai, NATO, kā arī par mūsu gatavību un apņēmību piešķirt papildu resursus Ukrainas aizsardzībai un, cerams, tās galīgai uzvarai. Ļaujiet arī paskaidrot jūsu skatītājiem, kā tas darbojas. Likumprojekts tiek iesniegts kongresā, taču, ja atbildīgā komiteja to neizvirza izskatīšanai un balsošanai pārstāvju palātā, pastāv procedūra, kā likumprojektu atsaukt no komitejas. Tam nepieciešamas 218 balsis, puse plus 1 balss no kopējā pārstāvju palātas locekļu skaita. Šobrīd mums jau ir 217 paraksti par iniciatīvu nodot balsošanai likumu par Ukrainas atbalstu. Mums pietrūks tikai 1 paraksta. Visi demokrāti jau ir parakstījušies un vairs nav demokrātu, kas varētu to izdarīt. Mums ir 2 republikāņu paraksti un kopā sanāk 217. Taču mums nepieciešama vēl 1 balss. Tajā pašā laikā daudz republikāņu, kuri iepriekš balsoja par palīdzību Ukrainai, publiski pauž savu atbalstu Ukrainai un izsaka vēlmi pretoties Krievijai un nepieļaut, ka tā sagrābj Ukrainas teritorijas. Diemžēl pagaidām mums neizdodas iegūt vēl 1 parakstu. Tāpēc es vēršos pie jūsu skatītājiem. Ja jums tas ir svarīgi un jūs uzskatāt to par pareizu, sazinieties ar tiem republikāņiem pārstāvju palātā, kurus jūs pazīstat, un lūdziet viņus parakstīt petīciju par likuma nodošanu balsošanai par Ukrainas atbalstu. Jo, ja likumprojekts nonāks balsošanā, runājot par abu partiju atbalstu, es esmu pārliecināts, ka mēs iegūsim lielu republikāņu balsu skaitu un pārliecinošu, iespējams pat vienprātīgu demokrātu atbalstu. Tas būs ievērojami vairāk nekā 218 balsis, un tad mēs nosūtīsim likumprojektu uz Senātu. Un, kad tas nonāks Senātā, es domāju, ka lieta beidzot virzīsies uz priekšu, jo Senātā jau vairāk nekā gadu atrodas likumprojekts par sankcijām pret Krieviju, ko atbalstīja 80 senatori, taču tas tā arī nav nodots balsošanai. Manuprāt, tas netiek virzīts, jo to nevēlas prezidents, un tas ir ļoti nožēlojami. Šobrīd mēs stājamies pretī Irānai, kas ir teroristisks režīms. Taču mēs nepretojamies Putinam tā, kā vajadzētu, lai gan viņš ir starptautisko tiesību pārkāpējs un faktiski starptautisks terorists, kurš regulāri nogalina cilvēkus Kijivā, civiliedzīvotājus, veic triecienus dzīvojamajām ēkām, viesnīcām un citiem civilajiem objektiem, apdraudot mierīgos iedzīvotājus. Tie ir kara noziegumi. Un nespēja izlēmīgi pretoties Putinam, faktiski palīdz viņam un tiem, kas atbalsta viņa rīcību. Kongresmeni Hoyer, ja runājam ne tikai par Ukrainas atbalstu un militāro palīdzību, bet arī par tās atjaunošanu un attīstību, kuras sadarbības jomas, jūsuprāt, būs nepieciešamas valsts nākotnes atjaunošanai? Pirmkārt, ja mēs nodosim likumprojektu balsošanai Senātā vai pārstāvju palātā, tas Ukrainai sniegs ļoti pozitīvu psiholoģisko efektu. Tas būs signāls. Mēs jūs neesam pametuši, mēs esam jūsu pusē un turpināsim palīdzēt jums uzvarēt agresoru. Tas ir pirmais. Otrkārt, Ukrainai būs nepieciešama ļoti būtiska ekonomiskā palīdzība. Es atbalstu to, ka atjaunošanai jāizmanto tie resursi, kurus Krievija, tā sakot, ir paslēpusi Eiropā. Tieši Krievija ir radījusi postījumus, materiālus, morālus un, pats traģiskākais, atņēmusi daudzas cilvēku dzīvības. Krievijas aktīvi šobrīd ir iesaldēti, un tie jāizmanto rekonstrukcijai, atjaunošanai un investīcijām Ukrainā. Turklāt mums jāiegulda Ukrainas ekonomikā. Mums jāstabilizē situācija valstī. Mums jāpanāk Krievijas karaspēka izvešana no Ukrainas, lai investori būtu pārliecināti par savu ieguldījumu drošību.
Pēc tam mums ir reāli jāinvestē Ukrainā. Prezidents ir runājis par kopuzņēmumu izveidi. Ukrainai ir virkne ļoti svarīgu resursu, taču mūsu sadarbībai jābalstās uz vienlīdzīgiem pamatiem. Ar to es domāju, ka Amerikas Savienotajām valstīm nevajadzētu atnākt un pateikt: mēs to no jums paņemsim. Nē, tiem jābūt godīgiem komerciāliem līgumiem, saskaņā ar kuriem mēs pirksim resursus no Ukrainas. Pasaule no Ukrainas iepērk milzīgus pārtikas apjomus. Tā ir viena no galvenajām planētas maizes klētīm. Un mums jānodrošina drošība, lai Ukraina varētu netraucēti piegādāt savu produkciju patērētājiem. Es arī personīgi esmu pārliecināts, ka Ukrainai jākļūst par NATO dalībvalsti un jāiestājas Eiropas Savienībā. Tā ir tās reālā aizsardzība, dalība aizsardzības un ekonomiskā savienībā, kas ļaus valstī attīstīties drošības apstākļos. Tas ir tieši tas, par ko es vēlējos jautāt. Kādu jūs redzat Ukrainas nākotnes lomu starptautiskajā sabiedrībā? Un kādu potenciālu jūsuprāt valsts var sniegt globālās drošības, demokrātijas un ekonomiskās sadarbības stiprināšanā? Ir acīm redzami, ka Ukraina ir demokrātiska valsts. Jā, tā nav ideāla demokrātija. Starp citu, pēc mūsu prezidenta un dažu politiķu teiktā, arī ASV nav ideāla demokrātija. Taču Ukraina ir demokrātiska valsts. Tā ir pelnījusi kļūt par NATO daļu un iestāties Eiropas Savienībā. Ukraiņi ir pierādījuši sevi kā ārkārtīgi drosmīgu tautu, kas mīl savu valsti, un viņi varētu kļūt par ļoti vērtīgu NATO sabiedroto. Ukraina nekad nav bijusi, un arī šobrīd nav draudz Krievijai, lai ko par to teiktu Putins. Tas ir tikai iegansts, ko viņš izmanto. Viņš apgalvo, ka NATO rada draudus Krievijai. Taču NATO nekad nav uzbrukusi Krievijai. NATO vairāk nekā 75 gadus savas pastāvēšanas laikā vienmēr ir bijusi aizsardzības alianse, tāpēc Krievijas apgalvojumiem, ka NATO klātbūtne rada tai apdraudējumu un riskus, nav pamata. Es uzskatu, ka Ukrainas iestāšanās NATO un Eiropas Savienībā dotu ārkārtīgi pozitīvu efektu. Tieši tāpat kā Zviedrijas un Somijas pievienošanās bija ļoti pozitīvs solis NATO. Mums ir jāuzņem Ukraina. Un vēl piebildīšu, mums nevajadzētu ļaut Putinam izlemt, kuras valstis var būt NATO un ES dalībnieces un kuras ne. Godīgi sakot, tā nav viņa darīšana. Ja valsts nerada draudus citiem, tai pašai nav no kā baidīties. Ja aprunājas ar gandrīz jebkuru Eiropas līderi, viņi ļoti baidās, ka, ja Putinam izdosies gūt panākumus Ukrainā, viņš ar to neapstāsies un mēģinās ievilkt arī citas Eiropas valstis padomju orbītā. Es apzināti saku padomju, jo viņš vēlas atjaunot impēriju. Kā jūs jau iepriekš minējāt, un tas ir acīm redzami visiem, Ukraiņu tautas drosme un izturība patiesi iedvesmo miljoniem cilvēku visā pasaulē. Jā, tas patiešām ir neticami. Kā jūs uzskatāt, kādas mācības demokrātiskās valstis un politiskie līderi var gūt no Ukrainas pieredzes šī kara laikā? Pirmkārt, viņi saprata, ka tauta, kurai piemīt drosme un mīlestība pret savu valsti, ir daudz spēcīgāka nekā daudz gaidīja. Es jau dažas minūtes iepriekš teicu, pasaule gaidīja, un Putins rēķinājās, ka Kijeva tiks ieņemta dažu dienu laikā. Varbūt ne stundu laikā, bet dažu dienu laikā, mazāk nekā nedēļā. Un ka Kijevā tiks izveidota Ukrainas valdība, kas pilnībā pakļauta Krievijai. Taču pasaule ieraudzīja, cik svarīgi valstī ir ticēt sev, lai pretotos agresijai. Ukraiņi parādīja drosmi. Lai gan kara sākumā viņiem bija mazāk ieroču nekā pretiniekam. Un tomēr viņi ne tikai izturēja,
bet arī spēja atspiest iebrucējus un pat padzīt tos no teritorijām uz ziemeļiem no Kijevas, no kurienes sākās uzbrukums. Tāpēc, manuprāt, galvenā mācība, ko mēs esam guvuši, ir šāda. Nevar uzskatīt par pašsaprotamu, ka tautu, kurai piemīt drosme un kas mīl savu valsti, var iekarot tikai tāpēc, ka agresoru valsts ir lielāka. Mēs esam redzējuši arī citos piemēros, ka cilvēki, kuri aizstāv savu valsti, savu dzīvesveidu, savas ģimenes, savus uzņēmumus, ir ļoti nopietnas šķērslis jebkuram agresoram. Tā ir taisnība. Ja jums būtu iespēja tieši uzrunāt Ukrainas tautu, ko jūs viņiem teiktu? Arī Ukrainas karagūstekņiem, kuri jau ilgu laiku atrodas Krievijā. Kādus atbalsta, solidaritātes un cerības vārdus jūs varētu viņiem pateikt? Pirmkārt, es viņus uzslavētu par viņu drosmi. Domāju, ka visi izjūt dziļu cieņu pret Ukraiņu tautas drosmi un izturību. Protams, daži saka, ka nevajadzētu paļauties tikai uz cilvēku drosmi un izturību, jo kādā brīdī spēki var izsikt. Taču jau vairākus gadus Ukraiņi turpina saglabāt ticību, un par to es viņiem pateiktos. Es viņiem arī teiktu, ļoti liela daļa Amerikas tautas jūs atbalsta jūsu aizstāvībā, atbalsta jūsu brīvību, jūsu cīņu par demokrātiju, un mēs sveicam Ukrainu kā partneri starptautisko tiesību, demokrātijas un brīvības aizstāvēšanā. Liels paldies, kongresmeni Hoyer! Mums tas ir liels gods. Paldies par jūsu vārdiem, par jūsu atbalstu un par to, ka esat kopā ar Ukrainas tautu. Paldies par visu jūsu milzīgo darbu. Bija ļoti patīkami ar jums sarunāties. Paldies, ka atradāt laiku savā saspringtajā grafikā. Mēs saprotam, cik jūs esat aizņemts un pateicamies par šo iespēju sazināties. Man ir liels prieks. Liels paldies! Vēlu Ukrainai visu to labāko un vēlreiz vēlos vērsties pie jūsu skatītājiem. Lūdzu, palūdziet 1, 2 vai 3 republikāņiem, lai gan mums vajadzīgs tikai viens. Demokrāti jau visi ir parakstījušies, visi bez izņēmuma. Es to saku nevis partijas apsvērumu dēļ, bet vienkārši tāpēc, ka mums nepieciešamas 218 balsis. Ja mēs nodosim likumu par Ukrainas atbalstu balsošanai, tas tiks pieņemts, jo vairākums pārstāvju palātas locekļu atbalsta Ukraiņu. Aizstātās tiesības uz pašaizsardzību, iestājas pret Putinu un Krievijas armiju. Liels paldies! Lūdzu, Paldies! bija prieks ar jums sarunāties.